Programmējot mikrokontrolerus, bieži nepieciešams lietot datorlapās pieejamo informāciju. Arī ATmega 328P mikrokontroleram ir sava datorlapa, kurā ir aprakstīts tātad iebūvētās šīs perifērijas, atmiņa, dažādi reģistri un tajā skaitā to iestatīšana. Kā mēs redzam, šeit sākumā jau ir norādīts, kādas funkcijas ir iebūvētas šajā mikrokontrolerī, sīkāk var apskatīt arī tā piesārvietas, arī vienkāršot iekšējo struktūru uzbūves. Taču tad, kad nepieciešams iestīt konkrētu perifēriju vai nodrošināt kādu no, piemēram, komunikācijas saskarnēm, timerus vai, piemēram, analoga ciparu pārveidotāju, nepieciešams veikt darbības ar tā reģistriem. Un tāpēc, piemēram, mums nepieciešams attiecīgi iestīt analogo ciparu pārveidotāju, nepieciešams meklēt ADC, jo ADC saīsinājums no angļu valodas analog to digital converter. Tātad šeit mēs redzam analogā ciparu pārveidotāju, kurš ir iebūvēts mikrokontrolerī ATmega 328P apraksts. Mēs redzam, ka tam ir 10 bitu izšķirtspēja ar kļūdu +-2 jaunākās kārtas biti ar pārveidošanas ātrumu no 65 līdz 260 mikrosekundēm, maksimālā iespējamā diskretizācija līdz 15 kilo nolasēm sekundē, 8 kopā kanālu multipleksēm. Tālāk ir iespēja iestīt ārējos atbalsta sprieguma avotus, ja ne, iespējams arī iekšējo izmantot. Šeit tālāk ir vienkāršota uzbūve, kur mēs redzam arī šos kanālus, tātad, kuri tiek apzīmēti no ADC0 līdz ADC7, kurus iespējams izvēlēties, tātad iestāt reģistrus. Tālāk šeit sekos arī reģistru apraksts. Tātad parasti katram reģistram ir attiecīgi sava tabula, kur ir aprakstīta, kurā redzams tātad, kā šo var izmantot. Šeit ir ADMUX reģistrs, kurš tiek izmantots programmējot mikrokontroleri, lai norādītu pirmkārt, kurš atbalsta sprieguma avots tiks izmantots, to norāda šie divi biti, ref S1 un ref S0. Tad šeit tabulā ir aprakstīts, ka, ja tiek iestīti, piemēram, abi biti uz vienniekiem, tad ir šī kombinācija, tas nozīmē, tiek izmantots iekšējais sprieguma avots ar ārējo kodēstoru pie ARF piesargāts. Ja tiek norādīts, piemēram, ka tiek iestīts tikai ref S0, tātad tas ir šis gadījums otrais, tad tiek izmantots AVCC piesargātais šis spriegums ar ārējo kondenstoru. Ja tiek atstāts nulles, tad tiek izmantots ARF un iekšējais sprieguma avots tiek izslēgts, un savukārt šī kombinācija ir rezervēta. Mēs redzam, ka šie 4 biti no 0 līdz 3, iestot šos bitus, mēs varam izvēlēties, kurš tātad kanāls tiks izmantots. Tātad tālāk seko arī citi reģistri. Tas nozīmē, programmas kodā programmējot ir jānorāda šis reģistra nosaukums, un tad šim reģistram ir jāpiešķir 8 bitu vērtība, kura tad pateiks, kādi biti tiks iestīti uz vienniekiem, kādi uz nulēm, un tas attiecīgi norādīs to, kādos režīmos darbosies analogais ciparu pārveidotais. Programmēt mikrokontrolerus C valodā, tātad tiek rakstīts dažādas funkcijas. Arī analogajiem ciparu pārveidotājiem ir nepieciešamas vismaz 2 funkcijas. Viena no tām ir, piemēram, inicializācijas funkcija, un otra ir analogā ciparu pārveidotāja vērtības nolasīšanas un atgriešanas funkcija, tātad šeit atgriež rezultātu. Tad šeit mēs redzam, ka tiek veiktas darbības ar iepriekš apskatītajiem reģistriem, kuri ir pieejami tātad ATmega 328P mikrokontrolera datorlapā. Šeit ir norādīts, kuri biti tiek iestīti uz vienniekiem un nulēm attiecīgi. Tālāk šo izpētot salīdzinot ar datorlapu, ir iespējams noteikt, kādos tātad iestījumos iestīts konkrētais mikrokontroleris un tā analogas ciparu pārveidotājs. Tajā skaitā šos iestījumus ir iespējams mainīt. Arī līdzīgi ir pārveidošanas funkcija, ir iespēja norādīt, piemēram, kanālu, izvēlēties to
un iespējams, ja nepieciešams, to mainīt, vai arī mainīt kādus citus iestatījumus.